Labdien, godātie skatītāji, klausītāji! Šodienas tēma ir fiskālās un universālās katastrālās vērtības. Kāpēc tādas tika izveidotas? Kas ir tie apstākļi? Kāpēc viņas tika veidotas? Un kā tās tika aprēķinātas? Aiziet! Pagājušā gada 25. oktobrī Delfi TV raidījumā piedalījās divas amatpersonas – Valsts zemes dienas ģenerāldirektora un Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece. Raidījumā abas amatpersonas skaidroja iemeslus, kāpēc ir izveidots universālā kadastrāla vērtība paralēli fiskālai. Ja? Kas bija tas iemesls, kāpēc izveidoja, un arī sniedz māziņu priekšstatu par to, kā tās tiek aprēķinātas. Raidījums bija diezgan pagaršs. Es izvilku, manuprāt, pašu galveno, kas tādā raidījumā tika teikts, un uzaicinu jūs apskatīties un novērtēt to kopā. Šis jautājums ir saistīts ar Satversmes tiesas vairākiem spriedumiem. Mēs zinām, ka kopš mums vēsturiski pastāv šī situācija, ka ir daļa cilvēku, kuriem pieder dzīvokļi vai mājas, un ir daļa cilvēku, kuriem pieder zeme zem mājām. Likumdevējs ir mēģinājis noregulēt, kāda būtu tā taisnīgā samaksa, kas piespiedu kārtā dzīvokļu īpašniekiem būtu jāmaksā tiem zemes īpašniekiem, kuriem pieder šī zeme. Un ir bijuši vairāki Satversmes tiesas spriedumi šajā jautājumā, lai mēģinātu atrast to patiesāko un to visprecīzāko balansu starp šīm divām privātpersonām. Un viens no pēdējiem Satversmes tiesas spriedumiem arī pateica, ka faktiski šobrīd, un jau sevišķi ņemot vērā to, ka kadastrālās vērtības ir jau vairāk kā 12 gadus vecas, tā summa, ko maksā būvju īpašnieki zemju īpašniekiem, patiesībā neatlīdzina viņu to apgrūtinājumu, to, ka viņi nevar izmantot savas zemes un to, ka viņiem ir arī dažkārt jāskrien pakaļ vienam otram negodīgam, nemaksātājam, ļaunprātīgam, viņiem rodās dažādi izdevumi. Un faktiski Satversmes tiesa pateica, ka tas balanss mazliet ir nobīdījies, un tas, ko šobrīd zemju īpašnieki saņem, šī naudiņa nav patiesa un taisnīga atlīdzība. Līdz ar to būtu jādomā par to, kādā veidā šo koriģēt. Un tas, kādā veidā šo jautājumu ir mēģināts atrisināt, ir, ka procentuālā izteiksmē tā summa joprojām ir 4% no kadastrālās vērtības, bet tā vairs ir ne tā kadastrālā vērtība, kas bija pirms 11 gadiem, bet tā būs kadastrālā vērtība, kur ir aktuāla tai zemes cenai, tirgus situācijai uz 1. janvāri, un tā būs tā jaunā kadastrālā vērtība. Tas arī ir tas iemesls, kādēļ šajā gadījumā ir tas izņēmums, kamdēļ starp šīm divām privātpersonām valsts mēģinājusi noregulēt attiecības mazliet citādāk, jo ir bijis Satversmes tiesas spriedums, kurš pasaka, ka tas pareizais balanss līdz šim nebija sasniegts. Tātad iemesls, kāpēc tika izveidotas divas kadastrālās vērtības, universālā un fiskālā, ir tikai viens. Tas ir piespiedu nomas tiesisko attiecību ietvaros izveidojusies judikatūra, kur ietvaros Satversmes tiesa sniegus vairākas atziņas, kuras tagad Tieslietu ministrija kopā ar Valsts zemes dienas mēģina ietērt šajās divās kadastrālajās vērtībās. Ko mēs vēlētos sasniegt ar laiku, ir iet uz to, ka kadastrālās vērtības tiek atjaunotas regulāri, tātad reiz pa 4 gadiem, kāds ir kadastra likumā. Tātad kadastrālās vērtības tiks pārskatīts reiz 4 gados. Kāds, kuram pieder nekustamais īpašums, var rēķināties, ka viņa vērtība ilgtermiņā visu laiku pamatā pieaug. Ja vien nav kaut kādas netipiskas tirgus svārstības, bet ja pieder lauksaimniecības zeme vai dzīvoklis daudzdzīvokļu mājā, vai kaut kāds komerc objekts, vai apbūves gabals, vērtība ceļās. Tā gluži nav cena, tā ir vērtība, kas pakāpeniski un nemitīgi ceļās, un to nosaka, protams, arī pamatā esošās tirgus attiecības. Tātad šeit tiek apgalvots, droši apgalvots, ka kadastrālās vērtības kā tādas celsies. Jaunajām vērtībām mēs varam paskatīties uz ekrānu kādu ierakstu, un mēs varam secināt, ka daļa iedzīvotāji tomēr nebūtu neapmierināti, ja tiktu ņemtas vērā darījumos arī jaunās vērtības, jo, piemēram, kādam būtu samazinājusies atšķirībā ar iepriekšējiem gadiem. Vērtībā pārsvarā tas ir zeme, kur kritīsies vērtība, jo tas ir saistīts ar to, ka faktiski šajā vērtēšanas posmā mēs pagājam pretī dzīves realitātei, un ja mums ir liels zemes gabals, kurš ir apbūvēts, un
Skaidrs, ka tā zeme, kas ir vajadzīga būva, viņa ir liederīga lietojuma, viņa ir lielu pievienoto vērtību, arī tirgus vērtību, bet tur paliekošā daļa ir tāda, kur palielam tikai varbūt koki, tā kā parks. Tad to daļu, kas ir koki un parks, mēs arī tur tagad sākam ievērtēt kā parku un kokus, tā kā zaļo zonu. Un skaidrs, ka tādiem īpašumiem zemē precīzi cena ies uz leju. Bet tāda vislielākā situācija notiek tur, kur mēs novērām to 60. 70. gadu abuvu, kur stāv 5 stāvu tā saucamās lietuviešu māja ar lieliem zemes gabaliem. Bet ne tikai tas ir tā kā pamata tendence, ka tieši tur sanāk, ka viņam ir pieguļošais liels pagalms. Un īstenībā to pagalmu tur neko ar viņu nevar darīt. Tā ir smukā zaļā zona, un tas mājas iedzīvotāji pašlaik maksā par viņu tā, it kā tas būtu abu zeme, kurai var būt kaut kāda ekonomiskā baiga aktivitāte. Tātad mēs dzirdējām no Valsts zemes dienas ģenerāldirektors, ka par smukām zaļām zonām, kas ir koki, parks, nevajadzētu maksāt tā kā pa abu zemēm. Šiem vērtībām ir jākrītās. Labā ziņa ir tas, ka valstī pa tiem 12 gadiem, kopš mēs neesam mainījuši metodiku, ļoti attīstījusi. Mums ir burvīga būvniecības informācijas sistēmas, no kuras mēs arvien vairāk iegūstam datus. Tas nozīmē, ka tie dati ir visiem pēc vienādiem principiem salīdzināmāk, automātiski apstrādājumi. Tas nozīmē arī, ka tā vērtība ir tuvāk patiesai situācijai dabā. Tātad mēs dzirdējam, kad Valsts zemes dienas automātiski iegūst datus no ļoti burvīgas sistēmas, būvniecības informācijas sistēmas. Tad dati tiek iegūti automātiski. Šie dati viņuprāt ļoti labi, lai varētu noteikt šos te objektīvās kadastrālās vērtības. Un tur ir minēts par tiem 80%, ko es arī, kad nosakot šīs universālās vērtības, tās nepārsniegs 80% no vidējā cenu līmeņa. Kā jūs noteicāt tieši, ka 80%? Kādēļ? Tātad šī konkrēta 80% ir vienošanas ar sociālajiem partneriem, kas ir panākt nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas padome, strādājot ar ekspertiem, jo tad, kad mēs sākam šo garu ceļu uz kadastrālās vērtēšanas atjaunošanu, tas bija 21. gads, un tas, kas bija satraukums, lai statistika neienāk tirgus, teiksim, pīķa cenas neienāktu kadastrālā vērtība, un pēc tam, ka joprojām turpinājās Covid, bija sajūta, ka varbūt tas cenas tomēr ies uz leju, un tad, lai nodrošinātu, ka reiz 4 gados, kad būs normāla atjaunošana, ka mēs neierēķinām kaut kādas tirgus svārstības pārlieku lielas uz augšu, tik panākt vienošanas par 80%. Jā. Bet tas bija īstenībā arī nevalstisku organizāciju un nozares profesionāļu ieteikums, ko mēs arī ņemām vērā. Tātad mēs dzirdējam, ka jaunajām kadastrālām vērtībām tiks noteikti griezti 80%. Tas nozīmē, ka 20% no šīm vērtībām universālajās kadastrālās vērtībās netiks ierēķināta. Un tagad dažas replikas par iepriekš dzirdēto, ko mēs dzirdējām no šīm te 2 amatpersonām. Šeit mēs redzam, ka 2023. gada 2. maijā Satversmes tiesa pasludināja spriedumu. Tad 2 gadu atpakaļ bija Satversmes tiesas spriedums šajās dalīto piespiedu domas tiesisko attiecību ietvaros izveidot judikatūru, uz kur atsaucās Tieslietu ministrijas pārstāvi. Tieslietu ministrija norāda, ka faktiski šī universālā kadastrāla vērtība ir izveidota dēļ tā iemesla, lai izpildītu šo Satversmes tiesas spriedumu, kurā vairāk zemes īpašnieki nebija apmierināti ar esošo situāciju, kad tās vērtības ir tās vecās vērtības, un viņas nepaukstinās un tā tālāk. Tad viena no šīm zemes īpašniekiem bija Sija Lansemede, kur pārstāvēja arī es. Un kā mēs redzam, tad šeit Satversmes tiesa atzina pēdējais par spēkā neesošu šo 4% likmi, par spēkā neesošu viņa atzina no 1. jūlija 24. gada. Respektīvi, tas nozīmē, ka šim zemes īpašniekam Sija Lansemede no 2024. gada 1. jūlija būtu jāpaliek labāk. Tad spriedumu, teiksim, ja mēs izpildītu spriedumu, tad šim zemes īpašniekam, kurš sūdzējas, kad ir slikti, būtu jāpaliek labāk. Bet kas notiek realitātē? Realitātē
Tad šeit mēs redzam šo te normu, kurā pasaka, ka Satversmes tiesas norma interpretācija ir obligāta visām valstīm un pašvaldību institūcijām, tā skaitā tiesām un visām amatpersonām. Tad šis spriedums faktiski, ka visas tās atziņas, kas ir Satversmes tiesas spriedumā teikts, tās ir obligātas visiem. Jā, un kā mēs te redzam, likums nosaka, ka šāds spriedums, kas stājies spēkā, ir izpildāms, tam ir likuma spēks, un visiem tas ir obligāts, pret to jāizturas ar tādu pašu cieņu kā pret likumu. Nu, tad skatāmies, kā tā situācija Lansamedam ir izveidojusies. Tad mēs skatāmies. Tātad šīs te cena 322 890 bija cena uz Satversmes tiesas pasludināšanas brīdi, kur zemes īpašnieks nebija īpaši apmierināts, ka viņam ir tāda cena, no kā tiek aprēķināta zemes lietošanas maksa 4%. Nu, tagad no 1. janvāra 25. gada šī cena ir kritusies 2,29 reizes. Tātad Lansameds ir uzvarējis tiesā, Satversmes tiesā, un viņam palicis 2,2 reizes sliktāk. Tātad uzvarētājiem pēc spriedumu, izpildot šo Satversmes tiesas spriedumu, kā norāda Tieslietu ministrija, ir palicis sliktāk. Nu, jūs ieklausieties, tātad uzvarētājs ir zaudējis, faktiskos apstākļos ir zaudējis. Viņam palicis 2,29 reizes sliktāk. Nu, te kaut kas neiet kopā. Nu, kā tā situācija ir izveidojusies, tagad mēs redzam 322 000 tā fiskālā, universālā 141, tas nozīmē, ka kritums ir 2,29 reizes, kritums sastāda 181 000, kas ir 56% kritums. Nu, un tas sanāk to, ka, lai arī Lansameds ir uzvarējis tiesā, atzīstot, ka šī atlīdzība 4%, no kuras zemes lietošanas maksas 4%, no kuras 2,5 ir atlīdzība, nepilda atlīdzības funkciju, un būtu jābūt normālākai atlīdzībai, tad mēs redzam, pēc šīm faktiskām apstākļiem nekustamā īpašums nodoklis veido 3,43%, un tātad zemes īpašnieks Lansameda atlīdzība ir 0,57%. Samazinājums ir faktiski 5 reizes. Tātad Satversmes tiesā uzvarējušam zemes īpašniekam, kurš uzvarēja Saimu, likumdevēju, pastarpināti uzvarēja arī izpildvaru, Tieslietu ministriju. Atlīdzībā viņš saņems 5 reizes mazāk nekā sprieduma pasludināšanas dienā. Tātad, jūs dzirdējat, ko es tikko pateicu, 5 reizes mazāk nekā sprieduma pasludināšanas dienā. Tātad. Šeit ir 2 ēkas, esmu parādījis. Tad šī augšējā ēka ir Satversmes tiesa. Ja, šajā tiesā es bijis, uzvarējis, ja, likumdevēju. Un šis apakšējā ēka tāda mazliet tāda necilāka, ja, tāda jauna arhitektūra, veca arhitektūra. Tā kādreiz saucās Rēzeknes pilsētas tiesa. Šobrīd tā ir Latgales rajona tiesa, Rēzeknes tiesu nams. Un kāpēc es jums to rādu? Ja? Nu, šeit es arī piedalījies, šeit es arī esmu uzvarējis. Es jums rādu vienu iemeslu pēc. Lai arī šī tiesa, Satversmes tiesa, ir augstāk stāvoša, tā ir tiesu māte, tā kā visām tiesām tiesa. Tomēr Satversmes tiesas sprieduma izpilde ir daudz neefektīvāk nekā šīs tā Rēzeknes pilsētas tiesas sprieduma. Ja Rēzeknes tiesā pieņemtais spriedums, es varu izņemt izpildrakstu, aiziet pie tiesas izpildītāja un bez nekādām problēmām izpildīt, ja, tad Satversmes tiesā šāda tiesa izpildītāja nav. Viss vadās pēc ierēģņa godprāta, likuma saprašanas, savu intelektuālās kapacitātes, ja, nu kā viņi to uztvers, tā arī izpildīs. Ja, tad. Lai arī Lansameds ir uzvarējis šeit augšā, ja, un ja viņš būtu uzvarējis šeit lejā, tad šeit lejā izpildu spriedumu ir daudz lielāka iespēja nekā šī sprieduma izpildu šeit augšā. Tad absurds, bet tāda realitāte ir, tad spriedumu, kurš tiek pieņemts Satversmes tiesā, nevienmēr var tikt izpildīti. Vēl viena replika par valsts amatpersonu teikto ir par šiem te dārziem, parkiem, kokiem, zaļām zonām, kas tagad tiks vērtēts zemāk nekā tas tika vērtēts iepriekš, jo, kā uzskata šīs amatpersonas, tās ir bezjēdzīgas teritorijas, kurā nav nekāda ekonomiska aktivitāte, nav apbūves zemes, līdz ar to viņas jāvērtē zemāk. Šeit mēs aplūkosim tādu vienu parku,
kurā mēs redzam, ka šeit iedzīvotāji atpūšās, tad diezgan plašas teritorijas, tepat guļ iedzīvotāji. Nu, maza ekonomiska aktivitāte šai parkā ir, te kungi spēlē kārtas vai dambret vai šahu uz naudu bieži. Nu, maziņa ekonomiskā aktivitāte ir, nu, ne liederīgi, efektīva, bet kaut kāda aktivitāte ir. Un šis parks saucās Vērmans dārzs. Ja, tad mēs redzam, viņš atrodas Rīgas teritorijā. Viņam ir 4,6 hektāru platība. Ja, nu, šeit ir maz ēka, šeit ir kāda estrāde, kur spēlē šahu un dambret kungi. Ja, bet nu, lielākā daļa, 2/3, vairāk kā 2/3 ir vienkārši zaļa zona. Šo parku 1814. gadā uzdāvināja Anna Gertrūda Vērmana, ja, Rīgas pilsētā, nu, ar nosacījumu, ka nu, viņš paliks kā parks. Visiem rīdzniekiem tas būs pieejams, nu, ja kas gribēs, tie varēs tur atpūsties, izmantot to. Skaidrs, ka vairāk kā 2/3 Rīgas iedzīvotāji pat gada laikā tur nereiz nav bijuši. Ja. Viņi uzskata viņu par bezjēdzīgu teritoriju, nav jēga tur braukt, bet nu, parks ir kā tāds, Rīga ar to priecājas, lepojas un tā tālāk. Pēc valsts zemes dienas teorijas šim te parkam, tātad neliederīgai, ekonomiski neaktīvai zonai, būtu jākrītās cenā. Bet, ko mēs redzam? Mēs redzam, ka šī te kadastrālā vērtība 2012. gadā bija 1 882 000 eiro, savukārt 2025. gadā šī te kadastrālā vērtība cēlusies vairāk kā 2 reizes un veidoja 4,08 miljonu eiro. Tātad šeit neliederīgai teritorijai, kā norāda valsts zemes dienas, parkam, kokiem, kas saucās kā Vērmans dārzs, kadastrāla vērtība cēlusies vairāk kā 2 reizes. Nu, tātad realitāte nesaskan ar vārdiem, ko mēs varam pateikt. Trešā replika. Kā norādīja valsts zemes dienas, tad viss šīs te zaļās zonas, parki un tā tālāk ir neliederīgas platības, iedzīvotāji tās nekādīgi neizmanto, nav nekāda ekonomiska aktivitāte, līdz ar to ir jānovērtē daudz zemāk. Kā jau es norādīju vienā no savām iepriekšējām lekcijām, tad nosakot šos te funkcionāli nepieciešamos zemes gabalus, tiek ņemt vērā abūs parametri un pagalma plānošanas noteikumi. Tiek katrā pilsētā varbūt dažādi, Rīgas pilsētā ir savu noteikumu, Liepājā ir savu noteikumu, bet nu, lielos vilcienos vairāk vai mazāk visur ir varētu būt vienādi. Ja? Un šajos te funkcionāli nepieciešamos zemes gabalos, kā norāda ministra kabineta noteikumi, ja, ir jābūt ietvertām arī zaļām zonām. Kā es redzu, šeit es ar zaļām atzīmēs, ka zaļā zona ir viens no abu funkcionāli nepieciešamās zemes gabalu nepieciešamiem parametriem. Tad ir obligāti jābūt zaļai zonai. Ja. Šajā zaļā zonā ir jābūt tā skaitā bērnu rotaļu laukumam, pieaugušo atpūtas vietām un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc zaļās zonas ar kokiem un parkiem ir obligāti jābūt funkcionāli nepieciešamiem zemes gabalā, un tās nav neliederīgas. Tā ir liederīga platība, kam jābūt ir iekļautam funkcionāli nepieciešamā zemes gabalā. Kā norādīja valsts zemes dienas, tad valsts zemes dienas automātiski iegūst datus no būvniecības informācijas sistēmas. Viņi uzskata, ka šeit ir ļoti labi datu bāze, lai noteiktu objektīvu kadastrālo vērtību, taču vēlos norādīt, ka dalīto īpašumu tiesiskās attiecībā par funkcionāli noteiktiem zemes gabaliem šajā te sistēmā nav atrodams neviens tiesas nolēmums par to, kāds tā zemes gabals ēkai ticis noteikts tiesas ceļā, un šeit nav atrodams arī neviens pašvaldību lēmums par šiem te funkcionāli nepieciešamiem zemes gabaliem. Tā, piemēram, Rīgas pilsētā šie te lēmumi par funkcionāli nepieciešamiem zemes gabaliem ir pieejami Rīgas dzīvo māju privatizācijas komisijas mājaslapā. Viņi viegli pieejami, šeit ir lēmumi par ierosinājumiem pārskatīt šos zemes gabalus, un šeit gala rezultātā ir arī paši lēmumi par šiem katram kvartālam, katram ēkai, funkcionāli noteiktiem pārskatītiem zemes gabaliem. Nu, tā, piemēram, šim te kvartālam, kvartāls starp Raunas ielu, Laindūtas ielu, Biķernieka un Ķeguma ielu, šeit ir pieņemts lēmums, un mēs atveram mājaslapu, ja, un mēs redzam šos te lēmumus un šos te pašus ēkām noteiktos funkcionāli nepieciešamos zemes gabalu plānus. Ja. Šeit ir viņi ļoti daudz. Ja. Šos te plānus valsts zemes dienas nevērtē, šos te datus viņi neiegūst. Man nav zināms iemesls, kāpēc viņi to nedara, bet šos te funkcionāli noteikto zemes gabalu plāni netiek ņemt vērā, nosakot
šīs te universālas katastrālas vērtības šobrīd. Un tagad mēs aplūkosim konkrēti, kā tiek aprēķināts fiskālās un universālās katastrālas vērtības. Kā jau es norādīju iepriekš, tad šos te funkcionāli nepieciešamos zemes gabalus nosaka pašvaldība, administratīvā kārtībā vai tiesa vispārējā civiltiesiskajā kārtībā. Ja? Tad ir divi veidi, kā tiek noteikti šie te funkcionāli nepieciešamie zemes gabali. Tātad šie te pašvaldība un tiesa lēmumi, ja, ir kā tāds kārtīgs izvērtējums par to, kas ēkai patiesi ir nepieciešams, lai tā ēka varētu normāli pastāvēt un neparazitēt uz citu ēku rēķinu. Uz citu ēku piešķirto zemes gabalu rēķinu. Tātad šie te pašvaldības lēmumi ir pārsūdzami iestādē un arī vēlāk tiesā. Un tiesa, pārsūdzot tiesā, tiesa veic kontroli par šo te pašvaldības lēmumu tiesiskumu un pamatotību. Tātad arī tiesas uzraudzība tiek veikta par šiem pašvaldības lēmumiem. Līdz ar to kļūda, ka tur varētu būt noteikts pa lielu vai pa maz, ir ļoti minimāla. Tātad kļūdas iespējama ir ļoti minimāla. Tas pats būtībā attiecās arī uz tiesas nolēmumiem, kur pēc stāšanās spēkā ir izpildāmi un tie iegūst likuma spēku. Un pret to jāizturas ar tādu pašu cīņu kā pret likumu. Respektīvi, ja tiesa ir noteikusi, ka ēkai ir 1000 kvadrātmetru funkcionāli nepieciešamais zemes gabals, tad ik katrs kvadrātmetrs, ko lieto ēka, ir apmaksājums. Respektīvi, zemes īpašniekam par jebkuru kvadrātmetru, ko noteikusi tiesa, būtu jāsaņem taisnīga atlīdzība. Tātad, kā es norādīju, tad funkcionāli nepieciešams zemes gabals nosaka vai nu pašvaldība ar lēmumu, vai tiesa ar nolēmumu. Jā. Nu, un kas tagad ar likumu tiek noteikts? Ar likumu tiek noteikts, ka šie te pašvaldības lēmumi un tiesas lēmumi tagad vairs nebūs tā kā spēkā. Nu, spēkā viņi tā kā būs, bet mēs viņus tā kā neņemsim vērā. Nu, datus mēs nevērtēsim, mēs neskatīsimies tiesas sistēmā, kāda šie te lēmumi ir pieņemti par ēkām. Mēs neskatīsimies pašvaldības mājaslapā par šīm te administratīvā kārtībā noteiktiem funkcionāli nepieciešamiem zemes gabaliem. Šos te lēmumus mēs arī neņemsim vērā. Mēs tad būsim baigi gudrie, un tagad visu to mēs pārvērtēsim. Ja? Mēs pateiksim tā, kad viss tas ir bijis fufels, ja? Kad bijis iepriekš, tagad nāks īstie vērtētāji, kuri pateiks, kas tad īsti vajadzīgs. Un kas tad būs tas īstais vērtētājs? Tas īstais vērtētājs, taisnības dievs, kā sakot, būs valsts zemes dienests, kurš tagad pārvērtēs visus šos te pašvaldības lēmumus un arī tiesas lēmumus. Tātad šis te valsts zemes dienests šos te pašvaldības lēmumus dalīs divās daļās. Jēdzīgais lēmums, tātad jēdzīgais zemes gabala daļa, par ko jāmaksā, un bezjēdzīgais zemes gabals, pa kur nebūs tā kā jāmaksā neko. Tas pats attiecās arī uz tiesas lēmumiem. Arī tiesas lēmumi tiks sadalīti divās daļās, kad jēdzīgais un bezjēdzīgais. Tad vienu tiesas lēmumu mēs izpildīsim daļu, un otru tiesas lēmumu mēs tā kā viņš paliek spēkā, bet tas, kas ir noteikts tiesas lēmumā un kas būs liekas zemes gabals, par to dzīvokļu īpašniekiem neko nebūs jāmaksā. Tātad, kā tad tiek aprēķināts fiskālā kadastrāla vērtība? Fiskālā kadastrāla vērtība bija noteikts iepriekš ļoti vienkārši. Tas bija funkcionāli nepieciešamās zemes gabala platība. Tika pareizināta 100% vērtība no bāzes tirgus vērtības uz 2012. gadu. Respektīvi, ja funkcionāli nepieciešamais zemes gabals tika noteikts 1000 eiro ēkai, zemes gabala cena bija 20 eiro kvadrātmetrā, tad kadastrālā vērtība šai ēkai, šim zemes gabalam bija 20 000 eiro. Ļoti vienkārši. Tur nekas neliekas, nekas nebija liekas. Katrs kvadrātmetrs tika iecenots, pa katru kvadrātmetru iedzīvotājiem bija jāmaksā zemes nomas maksa.
Kā tagad tiek vērtēts universālās kadastrālās vērtības? Tur tā skēma ir mazliet savādāk, tātad mazliet sarežģītāk. Tātad universālā kadastrāla vērtība tiek vērtēta ar divām komponentēm. Tātad valsts zemes dienas tagad šo funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu sadalīs divās daļās, kā es teicu, jēdzīgi un bezjēdzīgi. Tātad viņi tikai nosaucās mazliet savādāk. Teorētiski nepieciešamā platība, jā. Un plus, tad būs teorētiski nepieciešamās platības vērtība plus standarta platības. Standarta platības ir bezjēdzīgās zemesgabala platības vērtība. Tad universālās kadastrāla vērtības sastāvēs no divu vērtību summām. Tas ir no teorētiski nepieciešamās platības un standarta platības vērtības summas. Tagad mēs apsīsimies, kā tas tiek reiķināts katram atsevišķi. Tātad teorētiski nepieciešamā platība ir kadastrālā vērtība būs bāzes vērtība uz 2022. gadu, tikai 80% apmērā. Kā es teicu, 20% vērtības tiks nošķirts nost, tas netiks ievērtēts šajā jaunajā bāzes vērtībā. Un savukārt standartplatībai cena būs 0 eiro. Tātad, jebkurš liekais zemesgabals, koki, parki, kā norāda valsts zemes dienas, viss zaļais, ja, ko viņi uzskatīs pa lieku, kā standartplatība, tur zemesgabala vērtība kvadrātmetrā būs 0 eiro. Un tagad Latvijā ir izveidojusies tāda ļoti dīvaina situācija, ka šīs te standartplatības, jeb zaļās zonas ar kokiem, parkiem, bezjēdzīgām, ekonomiski neaktīvām teritorijām, tad šo te standartplatību cena kvadrātmetrā, vai tā ir Prēļi, vai tā ir Liepāja, vai tā ir Rīga ar vispieprasītāko rajonu Teikā, ja? Šī te cena kvadrātmetrā būs 100 reizes lētāka nekā vislētākā agroplēva kvadrātmetrā veikalā Depo. Tad ieklausieties, 100 reizes lētāka nekā vislētākā agroplēva veikalā Depo. Vai tas nav absurds? Totāls absurds. Tad kā tiek noteikti teorētiski nepieciešamā platība? Teorētiski nepieciešamā platība tiek norēķināta kā dzīvamās ēkas koplatība, kas tiek pareizināta ar abūs intensitātes ietekmes koeficientu. Ja. Šeit jānorāda, ka šis koeficients ir visā Latvijā vienāds. Ja. Vai tā ir Rīga, vai tā ir Lūdze ar ievērojami mazāku pirktspēju, ja, iedzīvotāju bagātību. Ja. Visai Latvijai viens un tas pats koeficients. Šis koeficients ir vienstāvēkai 2,5, divstāvēkai 1,5, trīsstāv 1,1, tad 4 stāv 0,7, 5 līdz 8 0,6, 9 stāvēkai 0,5 un 10 līdz 12 stāv 0,4, ja. Vairāk kā 13 stāv 0,3. Ja. Tātad šie te koeficients ir šādi. Tātad šī te koplatība pareizināta ar šo te koeficientu. Tātad savukārt standartplatība, jeb zaļā zona, tika aprēķināta kā funkcionāli nepieciešamā zemesgabala, kas ir noteikti tiesas vai pašvaldības kārtībā, platība mīnus šī teorētiski nepieciešamā platība. Tātad mēs nosakām sākumā teorētiski nepieciešamā platību un to atskaitam no to funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu, ko ir noteikusi tiesa vai pašvaldība. Tātad fiskālā kadastrālā vērtība, piemēram, 5 stāvu dzīvojuma ēkai. Šeit tāds mazs piemēriņš būs, ja. Tad pieņemsim, ka šī 5 stāvu dzīvojuma ēkas kopējā ēkas platība ir 5000 kvadrātmetri, ja. Savukārt funkcionāli nepieciešamais zemesgabals, kas ir noteikts tiesas vai pašvaldības kārtībā, ir piemēram noteikts 4500 kvadrātmetri. Tas nozīmē, ka sākumā mums būs jāizrēķina šis un mēs redzam, ka šī zemesgabala cena 12. gadā bija 50 eiro kvadrātmetrā, ja, tad savukārt Tad fiskālā kadastrāla vērtība viņiem bija 225 000. Tātad pēc šīs formulas, parastās formulas 2000, kas ir, kā tika noteikts fiskālās kadastrālas vērtības, ja, kurā netika ierēķināts izņemts ārā standartplatības, šī te zemesgabala cena, kadastrāla vērtība pie 50 eiro kvadrātmetrā,
2012. gadā bija 225,000 eiro. Nu, tad paskatīsimies, kā pie šiem pašiem parametriem šeit dzīvojamā ēkai tiks noteikts šodien. Šodien tiks noteikta universālā kadastrāla vērtība. Tad universāla kadastrāla vērtība šai te pašai ēkai tiks noteikti šādi. Tad 5 stāvu dzīvojamā ēka, tad mēs zinām, ka ir kopējā platība 5000 kvadrātmetri. Funkcionāli nepieciešamais ir noteikts tiesas ceļā vai pašvaldības kārtība 4500 eiro. 4500 kvadrātmetri. Tad, ja izrēķinot šo teorētiski nepieciešamo platību, mums sanāk tā, ka 5000 tas ēkas šis te koplatība, mēs pareizinām koeficientu, kas bija 5 stāvu ēkām no 5 līdz 8 stāvu 0,6, mēs iegūstam, ka teorētiski nepieciešamā platība ir 3000 kvadrātmetri. No tā secinām, ka 4500 mīnus 3000 eiro teorētiski nepieciešamo, mums sanāk, ka zaļā zona ir 1500 kvadrātmetri. Tātad šis ir nepieciešamais un šis ir liekais. Tā tiek izreikināts šīs te liekā zaļā zona, kas nevienmēr ir zaļa, viņi varbūt arī tur varbūt trotuāri, stāvvietas, bet pēc vienas šīs te formulas mēs izreikinām, ka par šito Valsts zemesdienas izreikina, ka par šito maksās un par šito 1500 nemaksās. Ja? Un tad kā tā vērtība mums veidojas pie šādas te formulas, skatāmies, tad vērtība it kā paaugstinājusies par 20 eiro, no 50 uz 70 eiro, tad 22. gadā, tas ir pa 10 gadiem, taču pielietojot koeficientu reiz 80%, mēs iegūstam, ka tā vērtība pieaugs tikai par 6 eiro, tad no 50 uz 56 eiro. Taču kopējā kadastrāla vērtība viņai kritīsies, jo mums parādās zaļā zona, kuras vērtība ir 0 eiro kvadrātmetrā. Tad sasumējot visu aprēķinu, mums sanāk, ka no 225,000 šī kadastrāla vērtība šai 5 stāvu dzīvojamā ēkai, no dzīvojamās ēkas funkcionāli nepieciešama zemes gabalu, jau sastādīs 168,000 eiro. Tad kritums būs par cik sanāk 57,000 eiro. Tad kritums būs par 57,000 eiro. Ja mēs rēķinām šo te zaļo zonu, ko automātiski izrēķina, ņemot vērā koeficientu, tad mēs redzam šo te samazinājumu. Tā rodās šis te samazinājums. Šim te funkcionāli nepieciešama zemes gabalam, kur Valsts zemesdienas ir pārreikinājis, šos te tiesas lēmumus, šos te pašvaldības lēmumus un iegūst šīs te samazinātās kadastrālās vērtības, kas saucās universālās kadastrālās vērtības. Lūk, tā tiek aprēķināts universālās kadastrālās vērtības. Šim te tāda ir tā teorija. Kā jau es savā video numur 4 norādīju, tad ēkai Biķenieka iela 79, vēsturiski sākotnēji 2002. gadā, redzēt, 26. novembrī 2002. gadā tika noteikts funkcionāli nepieciešams zemes gabals 4245 kvadrātmetru platībā. Tas zemes gabala robeža izskatījās tāda, L-veida forma, šeit ir trotuārs, piebraucamais ceļš, šeit ir zaļā zoniņa, un tad tāds L-veida formā ir arī zaļā zona, un šitas arī ir iebraucamais ceļš. Tad šī ir tāda zaļa zona, tāda veida zemes gabals viņiem tika iemērīts pirms nodošanas privatizācijā. Vēlāk, 2020. gada 23. jūlijā šis zemes gabals tika pārskatīts, viņš tika mazliet palielināts uz 4751 kvadrātmetri, un šis te plāns tagad izskatījās, tāds pats faktiski, tikai būtībā maz atšķirības bija, ka viņiem te iedeva mazliet vairāk šo te apstādījumu teritoriju, un paši mērījumi palika kvalitatīvāk, līdz ar to arī tā robeža bišķi mazliet, tā platība mazliet palielinājās. Tad ir noteikts 4151 kvadrātmetrs. Ja? Mēs redzam, ka sastāv no 2 zemes vienībām, diviem atsevišķiem zemesgrāmatas nodalījumiem, daļa A un daļa B. Ja? Un tagad šis te daļa A pieder pašiem iedzīvotājiem, un daļa B pieder trešajai personai, Cijā Lansmet, kas iesniedza konstitucionālās sūdzības Satversmes tiesai un kura uzvarēja valsti 2023. gada 2. maijā ar Satversmes tiesas spriedumu. Tad mēs, veicot aprēķinus pēc visiem Rīgas domas abūves noteikumiem, nonācām pie slēdziena, ka šī te funkcionāli nepieciešamā zemes gabala platība dzīvojamā ēkai Biķenieka iela 79 ir jābūt 5268,44 kvadrātmetri.
Tad noteikts, un tad iztrūkums ir 517,44 kvadrātmetri. Tad noteikts ir 4751, bet ir jābūt 5268. Līdz ar to veidojas arī šis 517 kvadrātmetru iztrūkums. Tas ir teorijā, tas ir praksē. Mēs ierēķinām tādam zemesgabalam, kas patiešām ir nepieciešams. Tāds zemesgabals, ko ēkas iedzīvotājiem ir nepieciešams, lai viņi varētu pastāvēt, neparazitējot uz citu ēku piesaistītu zemesgabalu rēķinu. Tad katram ir savas vajadzības, katrai ēkai ir savu iedzīvotāju skaits, katrs iedzīvotājs veidos piesārņojumu, jo vairāk iedzīvotāju, jo lielāk piesārņojumu veido, un līdz ar to ir nepieciešams šīs teritorijas, lai nolikt mašīnas, lai būtu, kur likt atkritumu tveitnes, lai būtu tās zaļās zonas ar atpūtas vietām. Līdz ar to tiek izveidot šis zemesgabals. Tik noteikti šis zemesgabals 5268 kvadrātmetru platībā. Tas ir teorijā. Praksē mazliet savādāk situācija. Mēs redzam, ka valsts zemes dienas šo te zemesgabalu B, ko es rādīju, šis te zemesgabals B, ko es rādīju, viņš ir pārvērtējis un pateica, ka fiskālā kadastrālā vērtība šim zemesgabalam 12. gadā bija 127 612 eiro. Un tagad viņi kritusies vairāk kā 2 reizes, tātad uz 48 199. Tātad kritums veido šim te zemes īpašniekam, kurš uzvarēja valsts satversmes tiesā, kritums veido vairāk kā 2 reizes. Ja? Un kāpēc veido šis te kritums tādu lielu starpību? Kā skaidroja valsts zemes dienas, tas ir dēļ tā, ka tur tika aprēķināts ļoti liela standarta platība. Ja? Šī standarta platība, tad teorētiski nepieciešamā platība tika aprēķināta šai ēkai kā 3085 kvadrātmetri. Tad teorētiski nepieciešama 3085, kaut gan pēc aprēķina jābūt 5268. Tātad iztrūkums starp realitātes teoriju un šo te provizorisku noteikto ir 2200 kvadrātmetri. Tātad valsts zemes dienests ir noteicis apmēram par 2200 eiro kvadrātmetriem mazāk nekā pēc visiem būvnoteikumiem šai ēkai būtu jānosaka. Un tā kā ēkas kontūra laukums, ko aizņem šī zemesgabala A un zemesgabala B attiecība ir 5000, tad ir 1053 pret 284, jā, tad mēs, respektīvi, kā tas ir veidojās, es jums parādīšu, tad šis ir te 284 un šis te ir tas pārējais, jā, un līdz ar to šis procentiņš ir te 1/3 un te aptuveni 2/3, jā, un tātad šī te 1/3 zemesgabalam V, jā, tiek pareizināta ar šiem te 3085, jā, faktiski, tā arī sanāk, tātad 27%, jā, 27%, un tad mēs iegūstam, ka teorētiski nepieciešamā no šī 3085 ir 833 kvadrātmetri. Tātad 833 kvadrātmetri, tiks pareizināti ar šiem 700 eiro kvadrātmetrā, kas ir iecenojumi, kuram ir griezta 80%, līdz ar to mēs iegūsim šo te kadastrālā vērtību, kas būs beigās, tas būs tie, kur te ir šitas te, kas būs šie te 47 718 eiro. Tad ēkai noteikts ir par 2200 kvadrātmetru mazāks teorētiski nepieciešamais, nekā viņiem patiešām teorētiski nepieciešams. Par 1700 noteikts mazāk nekā pašvaldība noteikusi, ja? Un tad 27% no šīs te zemesgabala aizņem šīs te sijā Lancemēta piedarošā zemesgabala daļa. Tātad zem ēkas ir 27%, līdz ar to 27% pareizināts ar 3085, ja, iegūstam šo te 844, pareizināts ar šo te bāzes vērtību 22. gadā, kuriem 80% griezti, iegūstam šo te zemesgabala kadastrālu vērtību. Tātad, ja ēkai, tad teorētiski 833, tas nozīmē, ka, tas nozīmē, ja ēkai ir noteikts 2265 mīnus 833, tad zemes īpašnieks Sijā Lancemēta, dzīvojam ēkai Biķenieku iela
79 ir uzdāvinājis zemes gabalu 1432 kvadrātmetru platībā. Gandrīz tad 2/3 tiek uzdāvināts un pa 1/3 maksās. Nu, tāds ir tas dīvainais aprēķins, kā valsts zemesdienas nonāca pie šīs te kadastrālas vērtības ar vairāk nekā 2 reižu kritumu. Ja. Tā tas ir izdarīts, tāda tagad tas regulējums. Tāda brīnuma tagad notiek. Jūs varbūt man norādīsiet, kāda problēma? Nu, lai tas zemes īpašnieks iet uz tiesu, nosaka jaunu šo te funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu, paņem sev apakaļ to lieko, ja iet uz pašvaldību, lūdzu pārskatīt šos te funkcionāli nepieciešamos zemes gabalus, bet nu nav tā lieta tik vienkārši. Ja mēs ejam uz tiesu, teiksim, ja zemes īpašnieks aiziet uz tiesu, tad viņš cer, kad saskaņā likumu viņš saņems tiesas aizsardzību pret šie te mantas apdraudējumi, ja, teiksim. Viņš uzskata, ka viņa zemes gabals tiek izmantots nepamatot, tiek izmantot zemes gabals mazāks nekā vajag, viņš iet uz tiesu, nosaka tādu zemes gabalu, tiesa nosaka tādu zemes gabalu, kas ēkai patiešām nepieciešams. Tātad viņš ir tiesas sniegus viņam šo te mantas apdraudējumu aizsardzību. Tad šie te tiesas spriedumi ir izpildām, viņi ir obligāti visiem, ja? Un tagad ir izveidojusies tāda situācija, ka saskaņā šo to speciālo likumu, uz kuru pamata tika likvidēts zemes piespiedu nomas tiesību institūts un uzsākts jauns tiesību institūts, zemes lietošanas tiesību institūts, reāls servitūts par labu būvē. Tad šajā speciāla likumā ir pateikts, ka šie te tiesas nolēmumi, ar kuriem ir noteikti šie te funkcionāli nepieciešamie zemes gabali, ir arī šis te zemes lietošanas priekšmets. Tātad, ja tiesa ir noteikusi konkrētu platību, tad šī te zemes gabala platība ir arī atzīstama par lietošanu esošo zemi. Tātad, kur šeit ir problēma? Šeit ir problēma tāda, ka ja tiesvedība tiek izbeigta uz tiesas sprieduma pamata, kurā tu sacensību ietvaros pierādi, ka ēkai nepieciešams konkrēts zemes gabals konkrētā platībā, ja, vai arī tu caur izlīgumu atradi kompromisu ar ēkas īpašniekiem par to, ka tev ir nosakāms konkrēts zemes gabals, tad šādam te tiesas lēmumam, uz kur pamata tika izbeigta tiesvedība, seks ir tāds, ka atkārtota griešanās tiesā uz tā paša pamata par to pašu priekšmetu vairs nav iespējama. Respektīvi, ja tiesa ir kaut kādā noteikusi funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu ar tiesas spriedumu vai lēmumu pamatu, ja, apstiprinot izlīgumu, tad šis zemes gabals, kas ir noteikts, viņš vairs nav pārskatāms. Zemes gabala īpašnieki vērsties tiesā vairs nevar. Tad faktiski, lai arī tu sākotnēji tev šķita, ka tu esi, kā zemes īpašnieks, tu esi uzvarējis tiesā, tad vēlāk pēc gadiem valsts zemesdienests, kuram tiek dots pilnvars no Saeimas un kur uzrauga ministrs kabinets, ja, valsts zemesdienests vēlāk pasaka pēc vairākiem gadiem, ka tu tomēr nebija uzvarētājs, tu pēkšņi kļuvi par zaudētāju, ja, tu pēkšņi uzdāvinājis dzīvokļu īpašniekiem virkni platību, kā nebija vispār domāts. Tas pats attiecās arī uz administratīvā kārtībā noteiktiem zemes gabaliem. Arī administratīvā kārtībā pārskatīties zemes gabals, ja tas izgājis ir šos apstrīdēšanas procesus, ja, vai caur iestādēm sākotnēji, vai vēlāk caur tiesām, viņi sev arī vairs nevar pārskatīt. Atkārtot griešanās par šiem jautājumiem vairs nav iespēja. Un tā ir milzīga problēma. Bieži sanāk tā, ka zemes īpašnieks labprāt jau paņem tās standarta platības sev atpakaļ, bet tās standarta platības paņemt atpakaļ vairs nav iespējams. Nav juridiski mehānismu, kā viņas paņemt atpakaļ. Šobrīd šīs standarta platības ir kļūst par tādu dāvanu, tad negaidīt dāvanu iedzīvotājiem no zemes īpašnieku puses. No vienas puses tas ir, ka labi ir, bet no otras puses tas neliecina par labu pārvaldību. Par labu pārvaldību tas galīgi neliecina. Un tas neliecina arī par to, ka mēs esam īsti tiesiski valsts. Nav pieļaujama situācija, kad administratīvā kārtībā vai tiesceļā noteiktie tiesas lēmumi šādā te viltīgā veidā tiek pārskatīta ar kaut kādām aprēķinu formulām, kuras piedāvājumi visā Latvijas Republikā ir vienāds. Šie tiesas lēmumi netiek pilnībā ņemt vērā, tas vispār ir absurds. Ne? Un arī pašvaldības lēmumi netiek ņemt vērā, tas arī ir absurds. Datubāzēs viss tas ir pieejams, ja? Bet no valsts zemesdienestam pilnīgi vienalga ir par to. Viņš tikai vadās pēc BIS, pēc būvniecības informācijas sistēmas, kur neviena no šiem lēmumiem nav.
tad tas ir absurds. Šāda absurda situācija mums, diemžēl, ir izveidojusies. Tas arī viss. Paldies par uzmanību!